Lai neaizmirstu un uzturētu dzīves skaudrās liecības, kas aizsākušās 49. gada 25. martā, Gulbenē norisinājās 3. starpnovadu zinātniski pētnieciskā konference Latviešu pēdas Sibīrijā un tālajos austrumos. Konference pulcēja dalībniekus no Alūksnes, Balvu, Madonas un Gulbenes novadu politiski represētu apvienības nodaļām, skolu pedagogus, audzēkņus, vēsturniekus. Es biju bērns, kad mūs izveda, man bija 5 gadi, ja? Mums 7 cilvēkus aizvedā. Mēs esam dzīves tik vairs ar māsu divatā. Brālis jau man ir aizsaulē par vecākiem un vecvecākiem nerunājot. Vectēvs palika tur. Mēs taču ilgus gadus par šiem jautājumiem nerunājām. Tad, kad sākās atmodas laiks, arī vēl bija visādi. Un īpaši arī tā uz skolām mums paaicināja represēto šatāt, bet arī varbūt ne pārāk daudz. Un tiešām jāsaka atklāti, ir jau arī vēl otra lieta. Ļoti daudz represētie negrib runāt, jo tas ir tik sāpīgi, tas ir cilvēkiem tik lieli zaudējumi bijuši. Tik daudz tuvinieku vairs nav. Un īpaši tādēļ ir ļoti patīkami, ka tomēr ir izdevies daudziem vēl iemūžināt kādas no šīm atmiņām. Kā atzīst paši represētie, izsūtīto ar katru gadu paliek arvien mazāk. Tāpēc ir gandarījums par to, ka skolēniem ir interese par deportācijām, kas tiek pētīta zinātniski pētnieciskajos darbos, iztaujājot vecvecākus, dzīvos lieciniekus. Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi konferencē tika arī vērtēti, un galvenās balvas saņēma Bērzu pamatskolas audzēkne Zanda Maltauniece un Agnija Kārkliņa no Cesvainas vidusskolas. Es rakstīju zinātniski pētniecisko darbu par manu vecmamu Laina Maltaunieci izsūtījumā. Es vēlējos uzzināt vairāk par viņu, kā viņi tur gāja un tā. Un kas bija tas tāds vissaviļņojošākais, ko tu uzzināji? Ka veselu gadu jādzīvo mežā, bez pārtiek tikai no graudiem un nav nekā tāda, kas tagad ir visiem mūsdienu jauniešiem. Vērtējot tos darbus, var redzēt, ka skolēni strādā, dara. Manuprāt, arī skolotāji aicina šos te darbus veikt un pētīt mūsu vēsturi. Ja? Bet te ir noteikti runa arī par to, cik daudz Latvijas vēsturi māca skolās. Ja? Kādas ir Latvijas vēstures programmas skolās, cik daudz bērns tiek piesaistīts šai Latvijas vēstures tēmai. Jānis Zvaigzne ir savas zemes patriots, sabiedrisks darbinieks, ir pētījis un aprakstījis tikko izdotajā grāmatā Litenes traģiskos notikumus, jo par pienākumu uzskata savas zināšanas nodot tālāk. Padomju gados par to runāt, interesēties nedrīkstēja, tāpēc es domāju, galvenais man bija mērķis iepazīstināt esošo paudzi, jauniešus ar toreiz Litenē notikušo. Daļa jauniešu par Latvijas vēsturi tomēr interesēs, un tas tā ļoti, ļoti iepriecina. Konference, kas veltīta 49. gada 25. marta represijām, pirmo reizi notika Balvos, un tās idejas aizsācējs ir Jānis Vanags. Nākamgad konferences dalībnieki pulcēsies Alūksnē.